Mēs esam Rīgas Angļu ģimnāzija ar vairāk nekā 1000 skolēnu. Pie mums mācās no 1. līdz 12. klasē. Mēs ļoti daudz strādājam pie radošuma, jo tā ir viena no 21. gadsimta prasmēm. Tehnoloģijas ir ienākušas mūsu ikdienā, un ne tikai ikdienā, bet mūsu darba dzīvēs. Mēs ļoti daudzos veidos mācāmies skolā lietot tehnoloģijas paši, jo ja mēs paši tās nelietojam jēgpilni, tad arī mēs mūsu skolēniem to nevaram nekādi nodot. Office 365 gan pedagogiem, gan ir īpaši skolēniem. Tas ir svarīgi, var izmantot jebkurā vietā, jebkurā laikā, ir galvenais nepieciešams internets. Skolēni man iesniedz vienā Word dokumentā visi savas atbildes, un man viņi visi ir kopā, un man nav pašai jāveido kaut kāds apkopojums. Skolēniem ir neierobežota piekļuva mācību materiāliem un arī iespējām mācīties. Mēs esam izveidojuši arī savu materiālu krātuvi šajā Office 365, līdz ar to, ja tu mājās gribi izveidot kādu pārbaudas darbu vai kaut ko tur uzlabot vai apskatīties, tad tu vari tos materiālus arī tādā veidā vienkārši jebkurā pasaules vietā aplūkot. Pašās stundās mēs izmantojam OneNote vidi, un, manuprāt, tas ir ļoti ērts veids, kā mācīties, tāpēc, ka pirmām kārtām jau dēļ tā, ka mēs nav jāizmanto lieki papīra lapas, viss ir vienā vietā, nav iespēja pazaudēt. Milzīgs pavērsiens ir saistīts ar mūsu iesaistīšanos šajā projektā Gatavi rītdienai. Tas, ka mēs varējām iegūt veselu planšešu komplektu ar visu nepieciešamo programmatūru mācībām, tas bija nozīmīgi. Skolēnu novērtējums ir ļoti liels, jo viņi iet un šodien mums būs planšetes un otrai grupai stāsta. Mēs atkal risinājām uzdevumos LV vai kaut kādus tos digitālos materiālus. Un ceļās arī tas skolotāja prestižs, kad skolēni redz, ka viņš ir mūsdienīgs cilvēks. Mēs tiešām izvirzījām par mūsu mērķi dot iespēju pilnīgi visiem vidusskolas skolēniem piedzīvot mācības, izmantojot planšetes. Mūsdienu skolēni ir prasīgi. Viņi nemitīgi vēlas kaut ko jaunu. Mūsu šī gada jaunākais ieguvums ir nodarbības formātā Skype in the Classroom, kas, manuprāt, ir fantastiska un faktiski nākotnes tāda tehnoloģija un iespēja. Bērni uztver informāciju citādi, jo ir tik daudz pētījumu, ka viņi no šīm grāmatām vairs nesaprot, tiešām neuztver šo te tādā formā. Viņiem uzliekot mācību video, viņi tieši tās pašas 3 minūtes veltot mācību video vai lasīšanai no grāmatas. Es domāju, ka tā atšķirība ir gan viņu ieinteresētībā, gan tajā iesaistē, un ieguvumi ir ļoti daudz. Mēs izvēlējāmies 11. klasi, jo tie bija skolēni, kuriem šajā gadā tapa zinātniski pētnieciskie darbi. Mēs apguvām Power BI lietotni un, piemēram, es izmantoju Power BI priekš savu zinātniski pētnieciskā darba, lai cilvēkiem ir vieglāk uztvert informāciju, ko es vēlos pasniegt un apstrādāt datus. Bet mūsu mērķis ir arī citas mācīšanās prasmes, citas domāšanas prasmes, un tieši caur šīm dažādajām pieejām viņi ir spiesti atkal nonākt kaut kādās jaunās grūtībās, jaunos izaicinājumos, ko tajos drillējumos uzdevumos viņš vienkārši pat neiedomājas, ka viņš ar tādu šķērsli var saskarties, ka tās jau ir cita līmeņa prasmes.